Hei, šodien te ir sanākuši ļoti daudz mazu, jauku dziedāt gribētāju, vai ne? Vai jūs te esat? Es gribu jūs dzirdēt. Jā! Skaļāk! Jā! Wow, jūs patiešām šeit esat, jo šodien notiek Robiņas novada vokālo ansambļu festivāls Nāc un dziedi. Un lūk, tagad kā pirmie mums uzstāsies Mēdzes kultūras nama bērnu vokālais ansamblis un vadītāja Briāna Baltkalna. Es jums īsumā izstāstīšu, kas tad viņi tādi ir. Ļoti kustīgs un atraktīvs bērnu kolektīvs, kam ļoti patīk dziedāt un rotaļāties. Ļoti garšo konfektes, smaida un vienmēr priecīgi, ja mēģinājumi beigās pa labi padarītu darbiņu, saņem konfektes. Nu, lūk, viņi jums izpildīs dziesmu lidojums ar gaisa balonu, Raimonda Paula mūzika un Guntera Rača vārdi. Un otra dziesma būs Ūsainā puķe. Tāpēc aplaudējam un klausamies. Jā! Thank you.
kādu brītiņu nedziedāsim, bet kad uzdejosim, un būs deja ča-ča-ča, un dejos skolēnu interešu centra sporta deju pulciņu dalībnieki un vadītāja Darja Jakovenko. Aplausi! My guys are real quick. Here we go. My sweet señorita. My sweet señorita. I wake up, it's a new day. I smile, I feel alright. The little waffle, all rendezvous all night. I get up, put the sun in my face. I look around, guess what? My señorita left me without a sound. Just like some bitch, and all I find is this note saying, "Lista, baby." Yeah, that's all she wrote. Now I'm angry, and I think to myself, why? Tālāk uzstāsies tie, kam atkal sanāk, un uzstāsies Grobiņas pirmsskolas izglītības iestāde Pīpenīte, vokālais ansamblis, un vadītāja Gita Liepiņa. Un es jums izstāstīšu atkal, ko viņi saka paši par sevi. Mums ļoti patīk dziedāt dažāda rakstura dziesmas. Esam draudzīgi un mācamies arī saviem draugiem teikt labus vārdus. Mūsu moto, lai mums viss izdodas. Un tātad viņi dziedās dziesmu Pelīte, Dairas Vītolas mūzika un vārdi, un Krāsainais Lietuviņš, arī Dairas Vītolas mūzika un vārdi. Iešu es tev līdzi, radi
dziesma ar dziedāšanu. Un mums uzstāsies Grobiņas novada skolēnu interešu centra pirmsskolas vokālais ansamblis un vadītāja Dace Vilkastē. Un lūk, ko viņi par sevi saka. Kolektīvs katru nedēļu pulcējas skolēnu interešu centrā, lai dziedātu, spēlētu un rotaļātos. Un viņu devīze ir lai skan tālu. Un viņi šodien dziedās dziesmiņu Čakli amatnieki, kā ir vācu tautas dziesma Vaibas Brices latviskojumā. Un otra dziesma, nu tā man iet, tā ir Svītolas mūzika un vārdi. Klausamies, kā tad viņiem ies. Yeah.
klausieties Dubeņu kultūras centra vokālais ansamblis Kukainīši un... izpildījis divas dziesmas – Zebru un Lāča bērnu no cikla Manas mājas. Mājās,
Jā, tu esi redzējis, man patīk tie ķēnguri, kas lēc atmuguriski. Klau, superīgi. Bet tagad ir tā, ka jūs droši vien nojautāt, ka tur tajā stūrītī sēž jūsu dziesmu krustmāmiņas Ginta, Anna un Aija. Un viņas tagad ies nedaudz aprunāties. Un tāpēc mēs gribam arī jums visiem izteikt atzinības par šodienu. Un, protams, arī tādas mazas dāvanas un skolotājām liels paldies par darbiņu. Man ir prieks, ka mums ir tāda tradīcija tomēr sanākt un paskatīties vienam uz otru un paklausīties vienam otru. Gribu teikt, ka šī gadā es domāju, ka mēs jau bijām atkal jau labāki nekā vēl iepriekšējā gadā, un nākamā gadā būsim atkal vēl labāki. Bet ko tur daudz runāt, jūs jau esat krietni jau padziedājuši un padarbojušies, un tāpēc es aicinu pēc atzinības Medzes kultūras nama bērnu vokālo ansambli, vadītāja Brijāna Baltgalva, un viņi saņem atzinību par krāsaināko priekšnesumu. Nu tad lūdzu man tiek. Aplaudējam visus smagas vērtus saviem mazajiem kolēģiem. Paldies mecenīgiem. Grobiņas pirmskolas izglītības iestāde Pīpenīte, bērnu vokālām ansamblim. Vadītāja Gita Liepiņa tiek piešķirta atzinība par izjustāko priekšnesumu. Lūdzu, Grobiņa. Un atkal aplaudējam, jā, visi skanīgi. Paldies! Grobiņas novada skolēnu interešu centra bērnu vokālam ansamblim vadītāja Dace Vilkaste tiek piešķirta atzinība par muzikālāko priekšnesumu. Aplaudējam.
kultūras centra bērnu vokālajam ansamblim Kukainīši vadītāja Marita Miķelsone tiek piešķirta atzinība par garšīgāko priekšnesumu. Aplausi! Vārtas kultūras nama bērnu vokālajam ansamblim vadītāja Līga Bāša par skanīgāko priekšnesumu. Aplausi, aplausi, aplausi! Nu tā, dāvanas ir sadalītas. Mēs vēl arī gribam teikt lielu paldies tam trakajam profesoram, kur viņš ir. Šeit. Paldies par puķēm. Man patīk, tur būs eksperiments. Varu sadalēt, ka nākamajā gadā no šī izaugs ķirsis vai ādana. Varbūt, kad, es nezinu, varbūt, ka vēl krokodītis pa zemi vārtīsies, ne? Labi, bet mēs arī sakam, ja? Mēs sakam paldies jums un uz tikšanos nākamgad. Un visi skaļi